Tas jau mums jau vienā daudz. Bet visos sportos taču iepriekš brauc trenēt, tas nav nekāds problēmas. Motocrossā, es nezinu, kur visi trenēt. Kāda problēma? Nē, mēs vienkārši ļoti labi zinām, ka mūsu lietuviešu kolēģi, viņiem ir drusciņi savādāk, tas viss izveidojies. Un viņi atbrauc un pasaka, ka viņi ir pro un ka viņiem tagad, pie mums tas noteikti nedaudz savādāk. Es negribu neko teikt, neko vienu, ka mēs esam labāk vai kāds cits ir labāk, bet viņiem tas ir, vēsturiski izveidojies drusciņi savādāk. Un viņiem tā attieksme pret sportu, pret sevi un savas domas par sevi kā sportistiem ir mazliet savādākas. Es būšu ļoti... Nē, strikti nē, es tā centos diplomātiski, jā. Piezināt. Izturēties. Bet man liekas, ka sportistiem ir, tāpēc šīs sacensības tiek rīkotas pēc noteikumiem un cilvēki pie tā strādā, lai mēs cienītu viens otru, lai organizātori cienītu sportistus, sportisti cienītu organizātors. Mēs cenšamies, lai visi būtu vienlīdzīgi, nevis kāds būtu vienlīdzīgāks. Nē, es varētu vēl. Varētu, tad kādu vēl jautājumu, ja nav, tad ejam pie nākošā. Jā. Īstenībā šīs sapulces galvenais mērķis bija, ka jūs izlasītu nolikumu projekts, mīļie, un uzdot jautājumus. Tāds bija tas galvenais mērķis. Pirms mēs tā kā liekam štampu virsū, jā, mēs tā darām, tika viss salikt uz papīru, un es gribu, lai jūs tagad aktīvi izteiktu savus viedokļus, jautātu, kas jums ir neskaidrs un kas tieši jūs interesē, lai mēs šodien beidzot pielikt tam visam punktu. Es tā, ka bija smīniņi, bet tev teikt, es saprotu, ka nav. Jā, viņš ir lasījis. Daudziem lietuviešiem ir salikāmi būri. Viņi varas proklasa? Jā. Ja kaut kas ir vienošanās panākt. Jā, mēs to esam vienojušies. Bet latviešiem nedrīkst, jā? Nē, mums būs pagaidām. Uz šo gadu būs šie vienotie noteikumi, lai mēs varētu, teiksim, nodrošināt šo Principā tas tika izdarīts dēļ Baltijas čempionāta. Mēs sanācām visi 3 valstis kopā un ilgi un dikti spriedām, ko un kā darīt. Mēs nācām pretī lietuviešiem un tā, jo īstenībā tās pasaules tendences tādas, ka skrūvējumi netiek baigi atbalstīti, ja? Bet mēs atļausim. Tikai es gribēju visus brīdināt, ja, ka šī starpība starp labu saliekamo karkasu un iemetinātu karkasu naudiskā izteiksmē nav mega liela. Un, ja jūs turpmāk gribēsiet ar šo pašu auto kādreiz starpēt Somijā, Norvēģijā, Polijā, Anglijā, tad drīz vien jau iespējams, Somijā šobrīd jau vairs nevar, bet, teiksim, ir atsevišķas valsts, kurās vēl tiek atļauti šie te saliekamiem, bet tūlīt pat jau šis te tiks izskauts ātrumi pa lielu. Mēs atļaujam šogad, jā, ja jums ir mētājās viens saliekamais ar certifikātu, droši vajadzēt iekšā, bet, ja jūs gribēsiet kādreiz startēt starptautiskā līmenī, tad tas diez vai jums tiks atļauts. Tas tā, es vienkārši cilvēcīgi pasaku, šobrīd tas ir atļauts. Jaunieši, kas atnāca, varbūt tas jautājumu? Jā, vēl. Okay. Mēs jau esam pārgājuši pie jautājumiem. Mēs visi jau nokājām, jā? Nē, jūs nenokājāt, es tā domāju. Licencēšanās kārtība pro klasē ir līdzīga, tā kā bija mums jau pagājušajā gadā. Jā, tātad visi tie par komandu ieskaitām, varbūt kādam ir vēl kaut kas. Tur kaut kas dikti izmainās tajās komandu ieskaitās, vai viss tā patīt? Man liekas, vienīgais tā strītam nebija jāmestā komandu ieskaiti. Komandu ieskaiti, licenci. Bet, ja jūs gribat, varat tā. Ja godīgi, man liekas, ka licencei, komandas licencei, strītu klasē. Tad man rakstīts, ka ir komandas licence, bet man es runāju, ka varētu nebūt atsevišķi maksas strītiem par komandām. Pareizi, tas labs jautājums. Tā tad bija. Tā komanda. Jā, tur ir tā mums. Es atceros, ka mēs kaut ko runājām, kā atceries? Jā, jā. Kas to var vairs atcerēt? Jā. Varētu būt mazāk. Un cik tad ir pro klasē? Komanda? Jā. Komandas. Un cik cilvēkiem, jā? Tā ir komanda. Maksimums, pieņemsim. Sportisti komandā Jā. no 2 līdz 4 tiek ieskaitīts labāko 2 rezultāts. Jā? Komandā startē no 2 līdz 4 sportistiem. Nezinu. Mēs tur toreiz runājam, ka papildus motivācija vienkārši var attīstīt.
Komandas licences pro klasē 50 lapu projektā. Es saku, šie te nav galēji tā kā varianti, tāpēc mums ir, tāpēc mēs visi šeit esam 50 lapu. Cik es atveru, man bija kaut kāda simbola samot, to pietrīts, jo es teicu, to pa kausiem. Jā, mums tur ir arī kausiem. Nu, vienmēr sakot, ja kurā gadījumā, tad mēs tur, ja liekam, tad liekam kaut ko vēl. Street klasē sanāk, ka tāda tā kā čempionāta nav, Nē, čempionāta titula nebūs. Kā tad ir tām komandām? Kausa ieskaita. Kausa ieskaita, punkti tiek vākti, bet nav gada beigās čempionu titula. Čempionu tituls būs tikai pro klasē. Nē, tu čempionu, nē, tu kausa uzvarētu. Nē. Čempionu, nē. Par tiem tehniskajiem noteikumiem var teikt vēl? Droši. Interesē tieši par street klasi. Kādiem papīriem vispār? Es kaut kas noteikti, kādiem papīriem jābūt obligāti mašīnai, kas tieši viņai ir obligāti vajadzīgs, kas ir mainījies kaut pagājušā gada. Praktiski nekas, ne? Teiksim, ja man ir mašīna atzīta no Vācijas, viņa nav mums pieregistrēta Latvijā, man ir kaut kāds problēmas, mums atteikt street klasē, ja viņa nav numuru. Es to tā nezinu priekšā. Harry pārņemot šo to jautājumu. Klasē bija? Tā, kurā vietā ir kāds? Ieregistrēta viņiem principā. Kaut kam bija jābūt, ka jāreģistrēt, ja viņai bija. Nedrīkst. Tehnisko apstāties. Nē, tehniskās apstāties nav, bet tu var arī tā notiekt Vācijā kaut kādu sporta mašīnu un arī startējuši Latvijā. Bet tev kaut kādu papīriem ir. Nē, pieņemsim kaut kāds tur vācu papīri. Viens brīvs, ja kaut kāds brīvs. Noņemt no uzskatīt. Kā brīvs. Nē, jebkurā gadījumā, ja viņi būs no Vācijas, viņi būs ar brīvu. Vienkārši nedrīkst būt tranzītu numuriem. Jā, vat pa tranzītu numuru. Nav vispār. Vienmēr pastāv tāds variants, ka var iegādāties ārzemēs taisīt sporta automašīnu ar visus viņus papīrus. Nē, tā nav. Tā ārzemēs nebija sporta automašīna. Vienkārši variants tāds, ka tika nopirkt Dynamo Kuzovo Latvijā mašīnu, kur cilvēks bija atzīts no Vācijas, un tā arī nepiereģistrēts. Tā kā reāli, ja viņi izmantot tikai sporta vajadzībām un spēju tiek dzīta, nerada nekādu vajadzību izmest lielu naudu, maksāt visus nodokļus un reģistrēt viņu Latvijā. Ja tur nepietiek, ka vienkārši kādā uzliek numuru, teiksim, simbolisko, teiksim, tur Rihards Ēriks vai ko tādu, tā tīru vai pēc pazīšanas vai kā tas notiek. Es tev tieši tā kā man ir ar manu spēlēm, piemēram. Man ir abi papīri, viņš arī ir, viņi ir fiziski reģistrēta mašīna, bet viņi nav reģistrēta šeit, viņi tur arī nav reģistrēta. Kā saka, viņai ir reģistrācijas dokumenti, ka viņa mašīna kā tāda ir. Viss. Tā vajag kaut ko, lai pierādītu, ka tā mašīna nav zāka. Jā, Pietiek, ka to tiek vācu papīri. Jā. Un numuriem nav jābūt nekādam numuriem. Skaidrs, super. Un kas tur vēl tajos tehniskajos noteikumos mainās street klasē kaut pagājušā gada? Streetam nekas nenāk. Nekas tāpatās katru reizi Visi nostiprināti akumulātori, siksnas, beņķis, kas neļurkājās, nekādas noplūdes. Priekšējie stikli. Pro klasē nedrīkstēs būt tumšie stikli. Strītam varēs būt viss. Nav obligāti jābūt nolīmētiem caurspīdījumiem. Ir jābrauc. Arī spīdījumiem, jā? Bet tas tā kā bija šogad. Tikai vadītāju pusē vai visu provatīri? Visiem stikliem jābūt. Visiem, jā? Bet klasē strīt un pro? Tur tikai vienkārši tā plēra. Ja teorētiski vajag uz citādi, tas tā kā strīt mašīna arī dažiem varbūt ir ielas. Tas plērs tāds, kas ir reāli pēc redzēt. Jā, tas tādā var būt. Priekšā var būt pro klasē organizēs tīks? Nē. Sānos? Visos pārējos. Kur tu domā priekšā? Priekšējos? Nē, mēs tikko runājam.